Kā ieslēgt gaismu ar knipi, izmantojot mākslīgo intelektu. CZN15E ir viens no sensoriem, kuru nesen saņēmu. Ievedot tā nosaukumu interneta meklētājā, es ieguvu nedaudz informācijas par to, sapratu, ka mazam projektam būs nepieciešams pats sensors, maketēšanas plate, LED ar rezistoru un, protams, arī mikrokontrolieris. Sensoru plusu pievienoja pie 5V, mīnusu pie GND un signālu pie 8. kontakta. Nekādi speciālie vaicājumi jeb prompti man nav, vienkārši uzrakstīju, ka man vajag Arduino kodu, kas ļauj pārbaudīt CZN15E sensoru, kurš pieslēgts pie 8. kontakta. Kodu augšupielādēju platē, un tagad vismaz skaidrs, ka sensors darbojas. Tālāk elektriskajā ķēdē pievienoja LED, varbūt schēmā labāk saskatīt, devu chatbotam informāciju, ka pie 7. kontakta tagad ir LED, un gribu, lai pēc skaņas uztveršanas tas ieslēdzas. Bet nebija izteicies gan skaidri. LED ieslēdzās tikai uz to mirkli, kamēr radīju skaņu. Nākamajā vaicājumā precizēju, ka gribu, lai skaņa ir kā gaismas slēdzis, un gaisma paliek ieslēgta līdz nākamajai skaņai. Tad gan viss izdevās. Precīzi aprakstot savas vēlmes, var nokļūt pie laba koda. Tagad tu zinās,